Čau, esam atpakaļ ar jaunu projektu. Projekts, kurā mēs nodarbosimies ar īri. Tātad arī krievu projekts, saucās Lucky Rent, īres bizness. Nedaudz par statistiku. Tā statistika aizmuka projām. Tātad kopā šobrīd ir 21,000 cilvēku, 248 pēdējās 24 stundās, rezerve projektam ir 10 miljoni, kopā izmaksāti pagaidām 3. Statistikai varētu ticēt, jo viņiem ir jau 2 pirms tam uzticami projekti bijuši, tātad viens, kurš jau strādā pusotru gadu, arī bez ballēm, patstāvīgi maksājas ārā, nav bijušas problēmas. Un tā kā puķu bizness strādā gandrīz jau gadu 500 dienas. Tāpēc šī jaunajā projektā es izlēmu ieguldīties. Viņš strādā no 25. novembra pagājušā gada, 65 dienas. Un es jau esmu iegājis iekšā, tātad galvenā sanāk jaunumi par projektu. Šeit var, tā teikt, izlasīt galvenos jautājumus, atbildes uz viņiem, noteikumi, atsauksmes, var palasīt, lūk, kam interesē, varbūt arī kaut ko jaunu var uzzināt. Kontakti, tā teikt, ja kaut kādas problēmas var rakstīt. Vakar man bija neliela problēma, kad es biju aizmirsis paroli, sazinājos, tā teikt, ar administrāciju. Viņi man diezgan ātri palīdzēja, atrisinājām to situāciju. Statistika. Mans accounts, tātad teorētiski es esmu šeit 15 dienas, bet vakar es tikai sāku kaut ko darīt. Ieguldīju, lūk, šādu summu. Lai tūlīt parādīšu. Tātad, lūk, šī ir galvenā telpa, kur mēs arī noslēgsim visus tos darījumus. Šeit var iegādāties kioskus, veikalus, lielveikalus un tirdzniecības centrus. Protams, protams, ka veikals nesīs lielāku peļņu nekā kiosks un lielveikals nekā veikals un tirdzniecības centrs visvairāk. Attiecīgi šeit arī uzrādās, mēs viņu nopērkam par 50 rubļiem. Diennaktī viņš nesīs 45 kapeikas, mēnesī 13 rubļus. Tas nozīmē, ka principā nopērkot kiosku mēs atpelnīsim viņu 4. mēnesī būs jau kaut kādi, tā teikt, būs atpelnīts ieguldīties un jau nāks klāt peļņa. Šeit procentos var redzēt, tātad, kurš ir izdevīgs. Šīs atpelnās, tātad, atpeļņa sanāk, peļņa sanāk, kā tas sanāk. Mēnesī mēs atpelnām 27%, tad attiecīgi 4, tā arī sanāk 4. mēnesī mums nāks peļņa. Šeit ir 30% mēnesī, šeit ir 32, 35. Uz jauno gadu bija atvērti jauni kontrakti ar 31% mēnesī un 34% mēnesī. Šis, protams, ir visizdevīgākais, bet viņš arī visvairāk arī maksā. Un diezgan 34,000 rubļus. Bet dienā viņš nes 385. Mēnesī 11,000. Nozīmē, ka 3 mēnešos viņš gan arī sev atpelna, un arī 4. jau sākam pelnīt. Nu tā izskatās, ka viņi visi ir uz to taisīti.
Un līdz ar to ir jārēķinās, ka peļņa šeit sāks nākt ar ceturto, ja mēs neko nepirksim klāt. Ja es, piemēram, paņēmu Santa Klausu, lūk, tāpēc es arī ieguldīju tieši šo summu, jo Santa Klausiem viņi tā teikt nebūs mūžīgi, viņi drīz 31. janvārī beigsies akcija viņiem, tāpēc, ja kāds grib, tad vēl ir 2 dienas laika, lai viņi iegādātos. Un tātad mans mērķis ir tāds, ka viņš man nesīs 20 rubļus dienā. Es to naudu ārā neņemšu, bet, piemēram, nopirkšu veikalu vai, veikalu 500. Tas man ir gandrīz mēnesis būs jākrāj. Bet tad man attiecīgi jau būs Santa Claus un būs veikals. Un tad es skatīšos varbūt tās jau, kad ar šā palīdzību mēģināšu sakrāt supermarketam. Tādā veidā kaut kādā. Un tātad reģistrējoties dodās 50 rubļu bonus, lai varu iegādāties kiosku. Un pēc 200 dienām, principā, visi jūsu pirktie nopērkam kiosku pēc 200 dienām. Viņš īres laiks beidzās un jāpērk jauns kiosks. Tāpat tā nopērkam Santa Claus pēc 200 dienām viņš beigsies. Un tā kā atpēļņa viņam ir 3 mēneši, tas ir 90 dienas, ņemsim 100, jo tur nedaudz vairāk par 3 mēnešiem. Tad 100 dienas viņš man nesīs tīro peļņu. Kā jau es teicu, ilgtermiņā atpelnīsies. Skatāmies tālāk, tas būtu tas pats galvenais. Kas vēl šeit, lai izņemtu naudu, ir jāiegulda vismaz 50 rubļi. Tas ir taisīts ar tādu domu, ko 50 rubļi jums dodās dāvanā, un tad, lai jūs neienāktu un vienkārši neizņemtu tos, piemēram, tos 50 rubļus, jums ir jāiegulda 50 rubļi. Sanāk pa nulēm. Aizsardzību tādu uzlikt. Tas būtu tā kā viss. Tātad reģistrēties norāde būs zem video. Izvērtējiet, apskatieties un, ja gribat, pievienojieties. Ieguldīties šeit sanāks vajadzēs, ja vēlaties augt, jo ar kiosku 45 centiem dienā tālu netiksiet. Bet esiet uzmanīgi un izvērtējiet savas iespējas, neieguldiet kaut kādas pēdējās naudas, jo pēļņa sāksies, kā jau teicu, tikai 4. mēnesī. Ok, labi, paldies un čau, lai jums labklājās!